Jāni, saka lūdzu, ar ko tev saistās mājas sajūta? Ar mieru noteikti, ar drošību un ļoti jau vienkārši. Pamatā mājas esi tur, kur tu esi. Jautājums, kur esi un kur tās mājas ir. Es domāju, ka mājas ir tāds paplašināts mēs. Jā. Un kādas smaržas tev saistās ar mājām? Vislabākā, vissiltākā, vismīļākā, vissaprotamākā, vispazīstamākā, vissavējā. Es domāju, ka tur jau tāpēc māja ir tāds abstrakts jēdziens, jo visu, ko tu zini, ka tu viņu pazīsti. Jā. Es domāju, tā ir pazīstama smarža. Labi. Piemēram, tavuprāt, kurš objekts mājās ir vajadzīgs un ir visspilgtākais, bez kura nevar? Virtuve. Virtuve? Tas tāpat kā mājas ir paplašināts mēs, tā virtuve ir paplašināts objekts. Bet ja mēs runājam par gaismas objektiem? Par gaismas objektiem? Ok, labs jautājums. Es domāju, ka tas pirmais slēdzis, ko tu ieslēdz ieejot mājās, tā pirmā lampiņa, kas tev sagaida. Tāpat pirmā spuldzīte, kas ir tā, kas tev, ko tu izslēdz, varot durvis ciet, un kuru tu ieslēdz, kad tu atver durvis, kas ir tas pirmais, kas tev izgaismo tās mājas. Līdz ar to es domāju, ka ir maznozīmīgi, vai tā ir svece, vai tas ir projektors, vai tā ir liela latērna, bet tas pats pirmais, kas tev sagaida. Un atkal jau tu. Nosaucot 3 lietas no Staro Rīgas festivāla, ar ko tev asociējas šis festivāls? Ar novembri. Pamatā, manuprāt, tā ļoti specifiskā laikā un ļoti zīmīgā Latvijai laikā. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, es domāju, ka Staro Rīga ir tāds diezgan Rīgas pasākums. Un viņš ir kā festivāls, viņš ir neatņemams no tā, ka viņš notiek Rīgā. Ja cilvēkam jautā par Staro Rīgu, pirmais, kas nāk prātā, protams, ir bruģekmens, tās ir lielas fasādes un tās ir lietas, kas tādā mērogā ir pieejamas Latvijā tikai Rīgā. Un trešā lieta, interesanti, ka noteikti nebūs gaisma. Ja man liekas, gaisma, protams, tas ir viss baigi forši, bet tie kopā būšanas principi un uzdrīkstēšanās, tas ir vēls rudens, tie ir vēli vakari, bet cilvēki acīm redzam izjūt vēlmi un lielu vajadzību pēc kaut kā neierast un kaut kā neikdienišķi. Un ar to tas ir īpašais. Staro Rīga ir īpašs pasākums, un tas arī, manuprāt, viņi padara tik, jau gandrīz 10 gadus ļoti veiksmīgi. Jā. Tu arī piedalīsies šajā festivālā? Kādu objektu pārstāvēsi? Jā, to laikam varētu teikt, ka es arī piedalos kā daļa no objekta, jā, bet mēs centīsimies iedegt Staro Rīgu arī ārpus centra. Līdz ar to mums ir izaicinājums. Kurš rajons varbūt tas ir? Mums jaunā Teika, kas ir blakus Def kultūras pilī, tāda vieta, kas sevi rada uz tādiem pašiem principiem, kā Staro Rīga festivāls. Līdz ar to mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs varam to visu vienā lielā pasākumā saslēgt kopā. Lieliski. Un varbūt tas pastāst tuvāk, varbūt tad tie būs kaut kādi, tāds būs mājas konkrēti, ko jūs izgaismosiet, vai tās būs instalācijas, kaut kas tāds? To varētu nosaukt par noslēpums. Noslēpums ir vienīgais tāds, ka varbūt nav noslēpums. Tā būs kombinācija, jā, un tā būs izgaismota fasāde ar projekcijām. Es domāju, ka mazāk būtisks ir tehniskais risinājums, būtiskāk ir kāpēc tas tiek darīts, un tas tiek darīts tāpēc, lai ne tikai ar mums pazīstamu rakstveida vai citu veidu valodu pastāstītu stāstu, kas piemīt vietai. Šajā gadījumā jaunajai Teikai. Tad stāsts par Teiku. Teika par jauno Teiku, jaunā Teika par jauno Teiku, jaunajā Teikā. Lieliski. Un kā tie tiek gatavoties? Kā tu pats gatavosies? Es pats gatavošos, es ceru izguļoties. Atpūšoties. Bet no pieredzes saku, ka patiesībā ir godīgi viena lieta, kas tik tiešām ir noderīga, un sagādājiet termosus. Jā. Jā. Labi. Gādājam termosus. Okay, paldies. Paldies.